Man nav skaņa, bet... Kas? Yes, there is. 12 feet. O, labi, šits ir skēri. Tās zivs izstījās reāli, tā kā no... Tev ir pagaidām skēri no zivīm visvairāk? Nē, tur, viņš zina, ko man atgādināja to no Stranger Things tiem, tur kaut kādu, vai es redzēju to seriālu? Jā. Jā, tā zivs, kas ar to kaut kādām tādām atvērtiem žonām atgādināja man kaut ko bišķi no Stranger Things. Kā domā, botas varētu ķēnguru piekaut? Kādas var reāli par sītu uz F1. Par sītu uz F1. Par atgriešanos, jā. Audi komandā. Es domāju, ka Bottasam ir vismaz strateģiskais handikaps noteikti. Bet tu nevari ieroči izmantot rokām tikai ar savām rokām. Ar kailām rokām. Nu jā, es domāju, ka jā. Tas ir izdarāms? Es domāju, ka ķēngurs ir pievarams. Bļā, tu redzēji to video, kur tas ķēngurs to suni tur ūdenī? Ir tāds video. Nē, esi redzējis? Es redzējis. Kā tu rakstīs YouTube. Ķēngurs sagrēzīšu šito. Pasties tikmēr šito video. Как ёбаный. Ты скажи, что ты шаришь в этой теме. Saprati, Kristēr? Tu jau ar krievu valodu uz jūsu. Es uz jūsu. Es tā, zinēju, garām ielai nesveicinu. Skaidrs. Clearly, you came down there, he was holding Hutchie, and then what's happened is, by you coming down, he's let Hutchie go, that's great news, but then attacked you. Were you hurt? Tādu varētu ķēnguru. Es domāju, ka es varētu ķēnguru. Nu, viņš diezgan masīvs. Jo, bet pasties, tāds mazās. Jukīts un Odamiem būtu jākaujās par vietu. Jukī būtu problēmas, es domāju. Hadžāram arī Hadžārs raudāt sākt, ticamāk. Redzēji, kā viņu Hamilton tas teicis? Jā, tas bija... Nu, mīļi, protams, bet... Zini kā, mīļi. Un vispār man ir ideja. Es sākšu vispār, tieši to video noskatoties, es izdomāju, vai ne, ka mēs šajā podkāstā diezgan skarbi izskamies no pirmās dienas. Par dažādām lietām, par Latvijas mūziķiem. Mēs esam izteikušies skarbi pret dažādām Latvijas un pasaules visādiem, cilvēkiem, komandām, visu kaut ko, jā, mūs nemīl vairāk, kur Alpīnā mums vispār neieradz. Nē, mums vienreiz, tas bija sen, kad mēs vēl bijām... Tas bija Red Bull Racing, jā. Kad vēl mēs bijām atpulcēji pirmsākumos, mums bija tāds drunk rampage parasti piekdienās, kad mēs piedzērāmies, vienkārši pilnīgos sūdu likām Instagramā. Jā. Un tad mēs kaut kad vienreiz ielikām, es neatceros, kas tas bija, bet kaut kas saistīts ar Eirovīziju un ar Alfa Tauri komandu. Un tad mums rakstīja kaut kāds džeks, ka viņš ir Alfa Tauri strādājot, un viņš jūtās riktīgi aizskarts, un kad, jā. Nu, bija tāds mums gadījums. Jā, es esmu izteicies slikti arī par kodiem Latvijas mūģiem, un, kas viss nav taisnība arī. Vai labi, ko tu gribi teikt? Viss, ko es gribu teikt, ir tas, ka es nostājos to video, kur Hamilton tētis apskoja tā cieši. Apskoja Hadžāru pēc tās, jāsaka, gan labi apsolīju, kas nesmēsimies par fantastiskās debijas, teiksim tāds diezgan īsts, diemžēl. Bet, un tad es domāju, viss. Patiesībā mēs varētu būt pozitīvāki vairāk. Jo zini tā vairāk. Malacis. Kas? Tā kā malacis. Nu, nē, zini, saskatīt visā kaut kādu pozitīvo, kaut kādu labo, jo mēs viegli. Vai mēs šodien varam mēģināt saskatīt visā pozitīvo? Varbūt ne tikai šodien, bet kaut kad tuvākā, tālākā nākotnē arī, bet man bija tāds, mēs varam pamainīt savu, tā kā, tips, pieeja, jā. Un tad man bija milzīgs bet, George Russell, es nelikšu mierā. To es varu vienkārši. Tev nav tā, ka tev vajag pie psihologa aiziet. Mums tev viņš patīk. Mums tu gejs vienkārši aiztīva secretly. Jo Russells ir kindā izskatīgs puisis. Zinu, viņš tāds uz kameru spēlē, piesaist savu uzmanību. Varbūt tas tev nepatīk tā uzmanība, ko viņš piesaist. Ļoti iespējams, ka man ir kaut kāda nepiepildīta seksuālā fantāzija no Toy Story ar Woodiju. I guess the first question is, how surprised were you by the McLarens today?
Yeah, McLaren's was super impressive. They drove a great race. I feel bad for Oscar because he was driving really, really well, being super impressed by what he... Ko es mēģinu varbūt kaut kādā veidā apspies ar šo. Bet tagad tu esi pieaudzis, saprot, tu vari darīt, ko tu gribi. George Russell, tev ir free will, tev ir brīva izvēle, ko tu gribi darīt savu dzīvi. Es domāju, ka terapeits ar atkārtu mutu šo klausītos, ka man tāds, ka man ir... jā, nu labi, es jau pateicu. Bet George Russells neatstāšu mierā. Jo es tik ļoti priecājos, kad šodien redzēju to mīmu, ko es ieliku arī Instagramā, kur does nothing on P3. Tieši tā arī bet nevar teikt, ka Russells neko nedarīja. Jo, zin, labi, es teikšu citādāk, uzreiz ķeramies pie podcastu klāt, pie runām klāt, netērēsim laiku. Nevienam. Bet šajā sacīkstē īstenībā, ja tu neizdarīji neko, tu izdarīji visu palielo, jā. Jo tas, ka George Russells finišēja 3. vietā, to var pat neizdarot neko. Es domāju, ka ļoti daudz braucēji būtu priecīgi neizdarīt neko, ne labu, ne sliktu, jo sliktās kļūdas, Austrālijā te bija, tu pieļauj kļūdu, tu esi kļūdījies. Visi starp citu reāli, gan arī visi nokļūdies. Izņemot George laikam. Un īstenībā lielākajai daļai tas bija fatāls kļūdas, ja neskaita Kimi Antonelli, kurš ir video, kur viņš tur, kur Dons iešķīla sienā, tur Kimi gan, tur bija matu tiesno, lai viņš knapi savāc mašīnu. Un tad vēl Antonelli uz zāles uzbrauc un izlidoja no trases, paveicās, ka siena nebija blakām, bet viņš saspinojās un pēc tam atpūtās. Saspinojās, jā, bet tāpēc pozīcija. Jā, Antonelli nevar pārmest, tā kā ļoti laba debija, ļoti sarežģīta debija pilnīgi visiem braucējiem. Šitādā, Hulkenbergs teica, kad viņas pirmā sezonas sacīkst, un jau tev vēl ir debija šitādā sacīkstē, tad tā kā cepuri nost un visu cieņu, jo tiešām ir bijis grūti un tik grūti, ka pat Sainz sēdējis. Tur James Walls intervijā teica pēc gonkas, ka riktīgi daudz palīdzējis tam, ka Albons finišēja 5. beigās, ir tas, ka Sainz ir piedalījies, ir bijis pie komandu tiltiņa blakām un teica, ja šitas mākonis atnāks, neviens nesavāks to mašīnu, bez variantiem. Tā kā. Un ko arī varēja redzēt. Kā arī bija, jā. Sainz bišķi pārsteidza, bliņas tādu kļūdiņu. Bet, safety car, jā. Bet, labi, ja pa pozitīvām lietām šodien tikai, tad... Nē, mums nav jārunā tikai par pozitīvām lietām. Nē, ar pozitīvu tādu noti, jā. Jā, piemēram, Hadžāra gadījumā. Redzi, Karls Sainz izlidoja zem safety car, principā briesmīgi, bet palīdzēja komandai. Vismaz nenositās arī nekas traks. Turpina iesākt to Viljams tradīciju. Jā, naudu tērēt. Tērējam naudu. Kur jau tā nav. James Walls vismaz domā parakstīšu Karlos pa cik tur 8 miljoniem vai 10 sezonām. Nebūs vismaz jāiekonomēšu. Varēja arī maksāt, jā, kam tur. Bet īstenībā, ja mēs ejam... Par Latifī, starp citu runājot, viņš uzsācis kaut kādu biznesu, man starp citu. Ko īsti. Bet labi, jā. Viņš jau tā naudu pietiek. Jā. Labi, jā, ar ko tu... Nē, es gribēju, ejam, sākam ar to sacīkst, un tu nepamodies pašu sākumu. Es zinu, ka tu nebija augšās pašu sākumu. Jo tu nereaģēji uz ziņām pirmajām. Es pamodos 20 minūtes pa vēlu, tad es apzināti. Bet nebija nokavējis neko. Ļoti labi, ka patiesībā es pamodos bez modināta. Es godīgi, es nemelošu. Man bija modināta uz 8. Jo man bija ieplānots, kad es vienkārši piecelšu uz 8 un tad skatīšos, bet man kaut kas iekšā sēdē. Es tiešām nemeloju. Es kaut kas iekšā sēdēju, pastījos pulkstenī. Hadžāra raudas tevi uzmodināja. 6 kaut kāds 11. Un es tādu labi, es lēdu iekšā, vilkos ārā, taisīju tēju, kafiju un skatījos, jā. Es ļoti ātri kečpoju, es noskapēju visu tās safety car periods, bet pa 10 sekundēm un pat aptuveni 6:40 tas jau bija live streamā. Labi, bet Hadžārs, tu jau neredzēji, jā, nemaz? Nē, es redzēju, kas notiks. Es redzēju. Uz līdzenas vietas, bez ātruma, uz līdzenas vietas, sienā iekšā. Un man zina, kas īstenībā man visvairāk ir aizcerēs no šitā. Vai man pārsteidz, ka Hadžārs iemauc sienā? Vispār nē. Es jau iepriekšējā podkāstā teicu, ka es brīnos, ka Dūhans un Hadžārs nav nostušies. Tie bija pirmie 2, kas izlidoju no trases ārā. Jā, Dūhans uzreiz arī. Bet, labi, tas nekas...
gadās grūti apstākļi, ļoti sarežģītas tās mašīnas ir braukt ar viņām. Tiem braucējiem ir potenciāls un redzēsim, kā viņiem ies sezonas laikā, bet pa ko es visvairāk pārdzīvoju, bet kas man iekrīt acīs ir tas, cik viņš ļoti asi reaģēja uz to, tas, ka viņš tur tā pārdzīvoja, tas, ka viņš tā raudāja, jo man liekas, ka šitādos gadījumos jau nāk par labu vairāk davai aizmirstam, ejam uz priekšu, sākam no jauna, nedomājam par tām problēmām, jo ja viņam šitas sāks vilkties, viņam būs, es domāju, nenāks noteikti par labu. Un ja viņš sāks tēlot tādu depresīvo, tādu es negribu teikt. Sezonas karjerā jau tā kā mēs sākām, jā. Galvenais, es domāju, nedomāt, mēģināt tik no šitā prom, visa ātri aizmirst un ejam tālāk. Un baigi kaut kā asi viņš reaģēja. Man liekas, ka tā nav pozitīva zīme. Un tagad, kad man vispār fantazija tā sačakarēts. Varu 2 centus pa Hadžāru arī. Jā, tu līdās, un Hadžāram, par cik man Hadžārs bija abās komandās, man tagad gribās tikt no viņa vaļā. Nenormāli ātri man gribās tikt no viņa vaļā. Viņš, redzi, es patiesībā, mēs atsevišķi runājam mūsu privātajos čatos par to, ka es pirms kvalifikācijas arī bija šī nopsihoju un nomainīju visu sastāvu. Un pēc tam, kas Miķels uzrakstīja ziņu, ar kuru galu es domāju, kad es paņēmu Hulkenbergu. Un no sākuma es par to pārdzīvoju, bet godīgi sakot, tā doma man kaut kāda tāda arī bija, ka es neticu tiem rukijiem. Un es izgāju uz stabilām kaut kādām vērtībām. Alonso, Hulkenbergs, redzi, McLarens. Un Astons Martins arī man likās riktīgs gambles tipa, bet uz ko likt, ja tev jāizvēlās komanda, tur bez maz vai Haas, Saubers vai Astons, man tajā piekdienas naktī uz to kvalifikāciju, pirms es liku to visu, likās tā diezgan pat ok variants. Un tas Hadžārs, jauns, nepieredzējis un tās emocijas, bet viņš, cik es saprotu, es redzēju arī tieši kaut kāds highlights Twitterī šodien lasot pat sacensības gala laikā, ka viņš arī F2 ir bijis diezgan spicy. Nē, viņš jau parādīja, jā, viņš ļoti tāds, un kaut kāda pat mīmi jau tur parādījās, ka tipa Jukīts un Hodo. Nē, pilns ar kompilācijām. Jā, kur izgriez. Vai tas līdz ar to, ja viņš ir tik emocionāls vadot, tipa to automašīnu, tad man droši vien, kad arī nav nekāda pārsteiguma, ka viņš tik emocionāli rēģē par, es domāju, ka tas ir ļoti stulbs, veids, kā iesākt viens karjeru ielikt sienā, pirms vispār sākusies, tā kā, It is what it is. Tas nav labākais. Es grūti iedomāties. Viņam apkārt cilvēki, kas viņu noturēs, pacels degunu gaisā, un tad viņš var parādīt, cik viņš ātri brauks. Jā, bet ja viņš neparādīs, ka viņš ātri brauc, tad viņš nebūs baigi būtisks vispār šīs sezonas kontekstā. Nē, un lai arī, varbūt negribās pabeigt uz skumjāks nots vai skarbāks, mans mīļākais team principle ir teicis, kad if they swim, they swim. Mēs varbūt pieķeramies par to fantastisko Ferrari, kas... es nezinu, Roli, es jūtu tev līdzi. Es vairāk pārdzīvoju par savu fantaziju komandu. Es jau esmu laikam rūdīts Ferrari fans, un es neesmu baigi pārsteigts. Tas tiešām ir sadomazohisms. Jūs dzīvojat kaut kādās neīstās ilūzijās. Jūs dzīvojat uz visus šos gadus, no kura gada, kad Kimi Raikkonen... Pagaidi, viena sacīksts beigusies, vēl 23 cik sezonas ir beigušās. Viņiem pirmkārt savsā laikā nav ātrumu. Leclercam jau ir. Man ir jāiet pie terapeita, piekrīt. Leclercam jau ir depresija smaga, viņam ir antidepresanti jāatcer. Bet tur viņiem bija sakrutīti formula uz lietas... Baigi sakrutīti. Uz lietas apstākļiem viņiem bija lietas apstākļiem sakrutīti formula. Viņiem bija. Ļoti labi strādājis. Nē, Leclerc jau normāli, viņš jau pagājis startā diezgan brīvi garām tiem diviem keksiem, kas bija Tsunoda un Albons. Tad viņš turējās tur tajā 5. vietā, labi, viņš Russellam baigi nevarēja pietuvoties, abi māki bija savā līgā un Verstapens, protams, klāt viņiem.
Tikai dēļ slapjā laika, es domāju, sausā laikā tur būs. Tur jau bija izveidojies tas dry patch, dry lines. Tajā brīdī. Bet viņam arī kaut 15 sekundes ierīja. Viņš arī spieda nenormāli vērts, jo viņam riepas bija izbeigušās vienam no pirmajiem. Bet viss jau bija normāli. Hamiltons vienkārši nevarēja tikt galā ar, neatceros, ko viņš tur bakstījās. Kā viens pogu. Viņš nav pieredzis pie tās mašīnas, viņš nav pieredzis pie kontrolēm, zini, vēl lietas uznāk, baigi grūti ir šīs mašīnas arī vadīt lietas laikā. Zini, bet es arī neesmu baigi pārsteigts, jo, vai es domāju, ka Ferrari brauks pa priekšu visiem arī nē. Es nezinu, zini, ka viņi būtu cīņa kaut kā. Zini, kā man... ko, 3., 4. Viņi tāpatās būtu 4., 5., 3., 4., 5. Nē, bet redzi, jautājums ir, tu 4., 5. vai 5., 6. Bet viņi pat, labi, ok, viņi bija cīņā, bet viņi nebija īsti cīņā. Arī pirms tiem strateģiskiem. Nē, Čārls bija 5. pārliecinoši, viņš arī brauca. Luis ir vienkārši, viņš nav piešājis no mašīnas. Viņš tur labi viss normāli, viņi vienkārši sāpisās ar stratēģiju. Un ir baigi grūti arī paredzēt, tev ir vai pareizā stratēģija vai nepareizā. Kā redzam, Ferrari nav vienīgie, kas aizšauja garām stratēģiju. Tsunoda aizšauja garām, kas tur vēl aizšauja. Tas, ka Lawsons palika ārā un izspinot, tā ir arī Red Bull kļūda. Jūs tiešām atstājat Lawsonu ārā ar slikiem, kad lietus līst, nabaks knapi jau var savākt formulu. Es domāju, ka tā ir bija tas vientaisnība vienkārši ar tādu konservatīvāku stratēģiju varēja uztaisīt. Konservatīvo stratēģiju, jo tāpat tās jūs. Kurā vietā viņš bija šārā no punktiem? Lawsons bija tur P16 in the bag gāja iekšā 16. vietu pārliecinoši. Bet Lawsons ir iekļuvis. Es teikšu, Lawsons ir pārliecinoši iekļuvis klubā ar tiešām skaļiem Formula 1 vārdiem. Albons, Gaslīs, Pēres, Rikārdo. Viņš ir iekļuvis tiešām izsmalcinātā klubiņā. Rikijs bija vienīgais, kas bija spējīgs. Tā arī bija. Rikijs bija vienīgais, kas bija spējīgs ar jaunu Verstappenu. Savā primā, otrās sezonas Verstappenu vinnēt. Bet viņš cīnījās tādā ziņā, pārējiem tur nebija varianti. Jā, bet tas ir, labi, kā tev patika Leclerc fantastikas radio? Man vairāk... Zini, tipa, you can kill a man, you can't kill a idea. Es nezinu, I can't be bothered. Man vairs vispār, man nekādas emocijas tas vairs vispār neraisa. Man vairāk bija... Man interesantāk bija skatīties ar tādu saldcerīgu noskaņu, kā atrast to komunikāciju starp Lewisu Hamiltonu un viņa inženieri. Tas bija tik drausmīgi. Viņi cīnījās par to, lai Hamiltons viņu vienkārši mēģinātu aizvērt pēc iespējas, tā kā aizvērt viņam muti vienkārši vairāk, lai viņam netraucētu, tur Hamiltons knapi cīnās to mašīnu, tad tas sēž viņam uz ausīm, tā kā tāds piedzēries tos, vidusskolas paziņa, kur tu esi saticis nejauši bārā, un tam viņš īstenībā pilnīgi neinteresē, bet viņš pipelē to stāsta kaut ko. Un tu tevi tāds, jā, un viņam too much information, un es nezinu, abiem Ferrari, man liekas, diezgan aizmirstams weekends, ir ko padomāt Fredam Vasēram noteikti, bet ja godīgi izstāst, ka viss midfields un viss fields ir ļoti tuvu, un izstāst, ka McLarens vienkārši savā līgā pilnīgi projām. Šobrīd, jā. Pilnīgi projām. Tas, ka Maks reāli tur cīnījās, viņš pat startā apdzina Piastri. Bet tas tāpēc, ka viņš... Tas ir Maksis. Tas ir uz Maksis. Viņš arī slapjā laikā māka atrast saķeri, viņš zina, kā mašīnu uzstartēt, un aizgāja garām, Piastri diezgan easy. Bet man jau likās, ka nokļūdījās. Pat Maksis nokļūdījās, jo man bija, es rakstīju, viena Lando nokļūdījās, un tas Maksis arī nokļūdījās pašā sākumā šajā gunkā. Tā kā, ja Maksis un Lando, labi, tas, ka Lando nokļūdās lietas laikā, tas laikam nav baigais pārsteigums, bet jā, ja Maksis nokļūdās, nebija viegli. Īstenībā interesanti zinu, par ko parunāt vēl par tiem McLareniem abiem diviem. Vai, ķeramies. Ko gribi sākt? Es domāju, ka tu gribi runāt par Team Radios. Jā, jo tur ir īstenībā tāda situācija bija, ka
Piastri vilka klāt. Te ir zin kā, Piastri bija pace, bet es vienmēr esmu uzskatījis, ka, ja tu brauc aizmugurē, ir vieglāk braukt tev nekā priekšā. Jā. DRS vēl tev ir. Tev parāda tev DRS. Šitādā... Bija tur DRS, bet man liekas, ka jau bija DRS. Ne? Bija, viņš jau pussekundi jau sēdēja viņam astē, un viņiem pateica, ka nedrīkst viņi cīnīties, bet tur īstenībā ir stāsts nevis tikai par to crossover periodu, man liekas, ko vispār teica mēdī un pa televīziju, kas ir tas lietus, kas nāk, bet tur īstenībā viņiem bija sarunāts tā, ka tur tuvojās pirmie atpalicēji, un viņiem vajadzēja starp tiem atpalicējiem tikt cauri, un tad jūs varat cīnīties, lai nav tā, ka viņi sāk cīnīties, un tur atpalicēji pa vidu ieiet, bet tur arī bija translācijā, bija televīzijā, esot bijušas nobīdes ar tiem radio, es lasīju pēc tam. Tur no Silverstones pagājušajā gadā paņem tā audio. Aptuveni, jā, un vienkārši tāda situācija sanāca, jo tā, ka viņi sāka klierot tos atpalicējus, tad arī, man liekas, kas tur notika, tad arī... Viņam pateica, ka tu vari, bet viņš jau bija 3 sekundes. Jā, bet tur nošķīlās viņš pieļauj kļūdu Piastri, man liekas. Ja viņš atkrita no trases ārā. Viņam, tur bišķi viņi sačakarēja. Un pēc tam tur kaut kas nošķīlās. Ja ne Alonso nošķīlās, tur uzreiz... Es domāju, ka jā. Kaut kas tāds. Tā kā īstenībā tur tie tīma orderi bija pa tēmu, neko tur baigi īsti neatsēdināja. Piastri bija pace. Es uzskatu, ka Piastri bija pace, jo viņš aizmugurē sēdēja. Viņam nebija pēc, lai apdzītu. Es domāju, viņš tiešām bija ātrs tajā sacensības posmā, jo viņš brauc aiz un DRS-ā. Pirmā sezonas sacīks beigusies, -23 punkti Piastri no Norrisa. Labs sākums, manuprāt, objektīvi diezgan. Es domāju, ka Piastri ar to jauno līgumu vismaz sezonas sākumā ir nolikt vienādās pozīcijās ar Norrisu tādā ziņā, ka jūs tagad esat jums vienāds celerijas, jūs esat tā kā abi pirmie numuri bez mazai, sezona sākās uz 0, bet es vēl joprojām, tā kā... Es neredzu, ka Piastri var Norrisu izpogāt. Nē, es neredzu, bet vai viņi vēl joprojām nedos viņiem abiem, tā kā, jo Piastri ir jādod iespēju, jo tagad viņi cīna... Bet tev bija iespēja nokvalificēties augstāk un pirmajā līgumā saglabāt līderpozīciju. Labi, bet kvalifikācija nevienmēr visu dzīvē nosaka. Tev ir jādod iespēju. Cik daudz, tu nevari tā, tev visu gonka beidzās kvalifikācijā. Tā nav. Labi, Norris, piņasim, pogā ārā tur Piastri kvalifikācijā, kas ir pilnīgi true, ja tur pagājušās sezonas statistika 20, cik tur pret ko... Tu nevari uz to balstīties. Jā, tu vari tev tā viegli teikt, kvalifikācijā. Tad pēc kvalifikācijas arī apbalvoja. Bet saprot, tas ātrums, tas nav tā kā Fernando Alonso tajā, kurā 11. vai 10. gadā pret Felipe Massu cīnās, kad viens ir ātrāks, tur, nezinu, pa sekundi aplīt. Tas nav tā kā Liams Lawsons un Maks Verstapens, ka Lawsons brauc pa priekšu un nelaiž Verstapenu garām. Tur ir margināli, ir mikro atstarpi starp viņiem, tad, kad Piastri sēž DRS-ā, un kad viņš ir ķipā ātrāks, davai sākam cīnīties un... Labi, viss, kāpēc ne? Es piemēram, šajā sensībā komandai ir risks šajā sacīkstē. Šajā sensībā es arī esmu laikam tajā pusē, kas, protams, ir nepatīkami dzirdēt tos team radios, it sevišķi tik aizraujošā gonkā, un ka tu skaties no rīta pusēzmīdas, vai ne? Tev nav varbūt laika tik daudz padomāt par visām tam konsekvencēm, kas tur var notikt, jo tu tā principā skaties, un tas labi, tur 15 sekundes no Verstapena jau ir tā kā piedzīts klāt. Liekas, tad ļaujiet viņam cīnīties. Atkāpies bišķīt. Saprotu, ka varbūt pagaidam pārsāpes un tad nokārtojam. Ja nav, ja būs tāda situācija, nožūs kaut kas tur. Šeit, tāpēc es esmu šajā laivā, kas teiktu, ka tomēr, šeit team orders bija vietā savā ziņā, bet es vienkārši negribu, lai tas atkal turpinās, jo Piastri šī sezona ir tā sezona, kad Piastri ir jādod iespēja vinnēt, jo izstās konstruktāru viņi pagaidām. Īstās kā Red Bulls 2022. gadā vai 2003. Aptuveni. Viņi visticamākais nodrošinās konstruktoru, tad, lai tie piloti arī izcīna to, kas ir uz trases. Bet tev jau nesēž Zaks Brauns pičpaunā un spiež pedāli, kājas bremzes pedāli.
Nu, tu gribi teikt, ka Piastri Sebastians Vetels, Maltī 21, es nezinu, Mihails Šumahers, visi braucēji. Viņš ir tikko parakstījis līgumu, viņš ir secured the bag. Viņam viss bija, tā kā, labi, ja tur nav, nezinu, kaut kāds punkts, kā tīši pārkāpjot team orderus, mēs tev atlaidīsim. 3 Kas diez vai ir. Es nezinu, tā kā, ja tu cieni sevi, ja tu tiešām tici, ka tev ir ātrums, tu brauc garām, cīnies, pofīgi, zini, un ko, tu tagad samierināsies, man pirmajā gonkā, tur man team orders nevar iet garām. It kā jā, it kā nē, bet Piastri cepuri nost par vispār, tas bija, eleganti. Super, tāda atzīšanas manevrs. Nenormāli sēdēju, un es biju šokā. Tāds overtakes man nopelnīja respektu punktus pret Piastri pavisam noteikti, bet kas man vēl nopelnīja respektu punktus par Piastri, tas, ka viņš nepadevās tur, kur viņš bija iesēdies jau tajā zālē. Es jau domāju, viņš ir beidzies. Jo viņš iesēdās, apgriezās ar to dupsīti. Viņš vienkārši izdomāja, ka uzdeva čadu, un tur jau spolē, un es tāds labi skaidrs. Jā, un tad viņš sāk atpakaļ gaitā dot, un tad viņš lēnām. Bet tas ir apsties tik ārā, beigās vēl 2 punktus savāc. Viņš tik ilgi nosēdējis. Tā kā jāpastāst, kāds ir bijis tas gaps, bet viņš diezgan tik ilgi nosēdējis. Jā, kaut kāds 40, pusminūte, točni 40, bet vēl vairāk. Bet respekti, jā, tiešām viņam tur. Un galvenais arī tur, viņi abi divi Norris tur izlidoja no trases ārā, labi, Maksam bišķi vieglāk. Viņš redzēja, ka tās 2 mašīnas ir ārā, viņš tur bišķi atlaiž savu gāzi. Bet arī Norrisam bišķi paveicās, ka viņš ātrāk tika uz tā asfalta, bet Piastri tur mauca gan arī līdz galam, tāpēc arī viņš nevarēja sabramzēties īsti. Bet pa Piastri, es gribētu teikt, ka man pilnīgi neko, man īstenībā tas overtakes parādīja, ka Piastri, šis bija tiešām labi, bet tā visa situācija, ka viņš tur nokvalcējās aiz Norrisa, visu sacīks čunčina aiz Norrisa, tīpa ir ātrāks pa Norrisu, bet arī tikai uz tā, ka viņš aizmugurē tur sēž, baigi, man nav pārliecinājis citādāk. Es domāju, ka Piastri ir jāsāk braukt vienkārši ātrāk. Viņam jāsāk braukt vienkārši ātrāk, un tas ir viss. Tur nav ko izdomāt. Viņam jābrauc ātrāk. Viņš nav tik sūdīgs, godīgs. Viņš paliek stabilāks, viņš paliek labāks. Tā, ja mēs tā skatāmies kaut kāds, vidēji nogriezis 7-6 gonkas pēdējās, tādas. Un šodien arī, tas spējas it kā bija, bet, Norris arī paliek bišķiņ nosvērtāks, bišķiņ stabilāks. Jo man pilnīgi bija tur, kur Maksis sēž viņam astē, tam Norrisam tos pēdējos aplis, man likās, tūlīt būs. Godīgi sakot, man bija tāda sajūta, ka kaut kas notiks. Man arī, jā. Es skatījos tos pēdējos 3-4 aplis, un es sāku tā kā taisīt brokastis, tur paralēli. Labi skatījies. Man televizors un virtuvi ļoti blakus, tāpēc... Bet es noliku visu malā un apsēdos uz dīvaina maliņš tā te. Un skatījos, un tas tā, Bet, Norris, 2 gadi atpakaļ Norris būtu ielicis kaut kur, es domāju. Džordžs Rasels būtu ielicis sienā, labi, nē. Droši vien, ka nē, bet ļoti aizraujoši. Maks izdarīja tādu spiedienu uz viņu, tur ļoti pietuvojās, bet īsti nebija tur varianti. Nebija, labi, godīgi sakot, sausā laikā kaut kāds manevrs vismaz būtu bijis, bet... Būtu, viņš lanžot tur. Jā, bet tagad neizties, kad ar to dry line tur nebija. Bet varbūt Maksis ir mainījies, varbūt tās Maksis saprot savu vietu, jo tās arī... Maksis nav mainījies, pasties kādu spiedienu viņš izdarīja pēdējos apus, domā, ko viņš nepadevās līdz pēdējiem, viņi iebrauca ar 0-4, 0-5 pārfinišu. Tas ir ķipa mainījies Maksis. Viņš kā haizivs, viņš sēdēja. Viņš nebāza degunu. Bet viņam, labi, viņš vairs nav tik redz, viņš mainījies. Maksis nekad nav bijis tik stulbs, lai daivotu. Ir gan. Slapjā laikā. Ir gan. Nav gan. Es tā nenosaukšu piemēru, viņš nav. Jo šitā jau ir stulba, ļoti stulba situācija. Bet cīnies puzvaru. Jā, bet Lando, tev nav īsti varianti. Tad vienīgais kāds manevrs ir pa iekšmalu. Tā kā viņš imolā ar Hamiltonu, kurā tur 2021. Tad kas bija tā sezona, kur viņiem bija tas titulu, kur Hamim 8. titulu nozaga? Tur, kur viņi jau uzbrauca. Kas pa gadu bija? Nē, Imolā bija pa slapi, jo tur startā arī viņš ir lanžoja vienkārši iekšā tajā aizsniekā, bet es solisaidā pilnīgā. Nē, skaties, tad, kad ir slāpja trase, tad tu vari lanžot, tāpēc, ka tev tās atķeri jau ir aptuveni tāda pati.
Bet viņi jau arī stāvjā trasē tagad ar Interiem. Bet te bija izvēle. Uz atnes sensības beigām viņiem bija Inter dry bija lines. vecīt. Nu jā, bet bija dry lines. Nu, Bet tev ir Inter. Nu, un tu nevari ar Interiem, tu ar vetiem nevar nobremzēt ātrāk pa slapi, kā uz saules. Nu, saprot to ideju. Nu, Lando sēž uz dryline, vienkārši, tu vari darīt. Nu, tu saki vienīgais variants, tu pietuvojies, ej uz iekšmalu, un tur nav vispār citu variantu, kā ar tikai un vienīgi crash. Nē, tas ir normālos gadījumos, jā, ja tas nav Max Verstappens, bet Max Verstappens parasti ir, kurš pirmais ir Apexā, tas ir viņa līkums. Nu, tā kā. Bet nepastāv tās scenārijas šajā. Es nevaru iedomāties, kā var uztaisīt apdzīšanu, sabremzēties tā, ka tu esi līdzās un vēl aizbrauc video. Tur zini, kā būtu grieztos iekšā, Lando griežos iekšā, viņš ir blakus, un tu Verstappens vienkārši kā vilciens aiziet garām. To mēs esam redzējuši Maxa karjerā vairākas reizes. Bet viņš tomēr ir līkumā. Šeit būtu tāds tā kā F1 public lobby scenārijs. Brazīlija, Interlagos, tā pati sezona, kur Max aizstāvēja Hamiltonu. Tas bija parādīt, kuram lielāks solis, tas ir bišķi citādāk roma. Man liekas, ka Max tagad ir bišķi nobriedis vairāk kā vecā Max. Tā situācija vienkārši tāda traka. Tu nevari, kā tev ir viena līnija, kas ir savs tras, un pēc tam slapi tras. Pa slapi, to loģiski, ka tev būs grūtāk sabremzēties. Daudz. Mēs pēc citām lietām, man liekas, runājam. Vai es domāju, ka arī pat Maxis nav tik traks, lai kaut ko tādu vairs nē, bet agrāk es to pilnībā pārliecinās. Pilnīgi noteikti. Pilnīgi pēdējais līkums cīņā pa uzvaru. Maxis Verstappens ir aizmugurē. Vai nu mēs abi lidojam ārā, vai viņš vinnē. Tas tā vienmēr bijis. Es nezinu, tu gribi teikt, ka tā nav bijis? Nē, varbūt. Bet, ka Maxim ir raksturīgi. Protams, ka viņš ir nomierinājies. Tas ir pilnīgi eksēdus. Es domāju, ka tā situācija ir pilnīgi nevajadzīga pat priekš Maxa. Nē, šajā gadījumā, šajā sezonā, kad man liekas, ka viņš jau ir tā kā viņš ir sapratis to Red Bull ātrumu, viņš apzinās to vietu. Es domāju, ka viņš apzinās, cik viņam grūti arī pēc tām atbildēm, ko viņi tā kā intervijās, kā viņi runā. No, it's still shockingly bad. Brāļs, man tagad liekas, ka ir divas vispār grupas. Ir pieredzējušie, jeb vecie braucēji, kas vispār mēdījiem vairs nedod informāciju nekādu ārā, pilnīgi. Es nezinu, kas ir noticis, vai tas ir dēļ tiem seriāliem, vai dēļ kaut kādām, nezinu, tur visām tām intervijām, ka tev ir backlash un sagroza kaut kādus, bet gan Hülkenbergs, gan Verstappens, gan Alonso. I learned something I will not tell you, so yeah, we come here because it's mandatory. But there is nothing really to talk. We just jump out of the car, and as usual, it will be 24 Fridays like now that you can ask anything. I will not answer. But did you get a feel for the car today relative to testing? Could, yeah. I need to review everything now with my team and privately discuss what we did today. But no major problems though. No, we did the laps. Yeah, the car goes. Engine is alive, brakes are okay, gearbox is changing gears up and down, so all good. Okay. I learned something. Un neviens vispār neko nedod mēdījiem. Viņi kaut ko prasa, pilnīgi neko. Un jaunie atkal pilnīgi visu, pilnīgi visu, kaut kāds stulbu TikTok nofilmē. It's just not cool that you copy me. Like, I go to lengths to try to get things that not everybody has. Okay, well, I can't return those. Īstenībā tur viņi ir aizrāvušies. Tur Racing Bulls tagad vajadzētu bija šī atslābt. Varbūt vairāk simulatorā pasēdēt. Bet... Lai gan es domāju, ka viņiem nevis simulatorā pasēdēt, viņiem vienkārši ar īstu formulu pabraukt vairāk. Varbūt tās arī, bet to mēs visi redzēsim. Kas ir vēl tāds? Es gribēju teikt, jā, ka Kimi Antonelli īstenībā, ja mēs atgriežamies kaut kādiem braucējiem, Kimi Antonelli, man liekas, ka jā, salīdzinot visiem jaunajiem rukijiem, kas bija tikai divi neizstājās, kas ir Bērmans un Antonelli. Jā. Tad Antonelli vāca to mašīnu, viņam bija kļūdas, bet tomēr arī finišē 4. vietā savā debijā. Ļoti labs rezultāts. Nē, es domāju, Antonelli ir viņš ir... Tā kā viņš kļūdīsies. Viņam es nezinu, zini, kā tu arī visu laiku saki to, ka, ja mašīna izstās ātri, viņi ir ātri, bet Antonelli
var redzēt, ka viņam ir ātrums. Es nezinu, tā kā tu redzi, kā viņš brauc, viņam ir laba mašīna. To formulu iekšā. Viņš viņam ir kaut kāds tas spaiss, tāds, zini, viņš kā patīk. Potenciāls viņam ir. Tas termins, passes the eye test. Viņam ir, kaut kas viņam ir, viņš ir nestabils, viņš ir psihanuli droši vien traks. Es domāju, šajā sezonas laikā viņš būs nestabils, pieļaus kļūdas, bet viņš ir ātrs. Viņš ir ātrs. Un to arī pierāda. Viņš ir drausmīgi jauns un ātrs un paskatīsimies, kā viņam ies. Viņam forši trešais, jaunākais vispār pilots, kas ticis pie punktiem. Laikam, tāpat vai pat tāds sensīvi. Stroll, man liekas, vispār nevienu reizi pa televizoru neparādīja, un viņš 6. vietā nobrauc. No Albona arī īstenībā. No George Russell arī. Bet no Hulkenbergs vispār episki 7. vieta ar Kiks Zauber tāds sezonas sākums. Halkens vienmēr bijis labs Melburnā. Halkens vispār ir diezgan sakarīgs. Bet kaut kas nelīdz galam. Viņš ir top 4. Lielos vilcienos. Kas tur vēl? Labi, tad Mercedes mēs izrunājām par McLaren, par team orderiem izrunājām. Īstās, ka būs, mēs varam slēgt ārā to kantori. Šogad, bet labi, zini, sezona gara. Kā jau mēs arī runājam par to, ka 2 sezonas šogad ir līdz Barcelonai un pēc tam. Bet, lai gan es domāju, ka McLarens arī... Baigi nekas daudz nemainīsies. Tikai atkal tas ir kārtējs narratīvs iedots, lai mēs visi cerētu un ticētu, ka būs interesanti. Iespējams, ka kaut kas mainīsies, bet iespējams arī, ka... Jo tagad jau visiem ir tie fleksīvi. Ka visiem jāliek iekšā savos fantasy McLarens un Norris, un tā ir pareizā izvēle. Ja mēs pieķeramies pie fantasy vēl pavisam īsi, tad... Pavisam īsi, es domāju, mēs varam... Ļoti daudz, jā? Nedaudz, bet... analizēt bišķīt. Man ir ļoti liela sāpe, jo es biju pilnīgi 2 minūtes pirms sacīkstes samainījis komandu un pa lielo samainījis Leclercu ar Sainzu. Man bija Leclercs un Sainz, un es viņus biju samainījis uz Albonu un Verstapenu. Kā zināms, Verstapens finišēja 2. un Albons 5. Bet man sākumā bija Leclercs un Sainz, kuri viens izstājās un otrs, 8. bija laikam Leclercs vai 7. Un man tā komanda vai nu nesaglabāja, vai kaut kāds gļuks bija, un man es iekšā skatās, man vēl visi vecie stāv, un es gribētu teikt, ka man ir, kā jau ļoti lielai daļai, es teiktu pat pusē no mūsu, vai pat vairāk, 60% no mūsu manī līgas ir ļoti sāpīgi, jo man, piemēram, Free līgā otra komanda ir, man liekas, 7. no 130 komandām, un, protams, mana naudas līga, man cīnītāji īstie ir pilnīgākās sēnes. Daudz izstāšanās. Šoreiz laikam vislabākais, ko varēja izmantot, ir negatīvs. Ķīpa, jā, bet tur bija arī Džeki, kas priecājās par negatīvu, bet ja tev ir uzlikts ar X2, nevis Alonso, bet bija tur vienam no mūsu sekotājiem Alonso vai Leclerc, tad tāpat tās daudz punktus nedabū. Jā, bet kāpēc, lai tu lietas reiz 2 ķipa Alonso? Man Leclerc bija reiz 2, un man izrādās Hulkens vairāk punktus nopelnīja nekā Leclerc ar reizinātāju. Es negribētu teikt, ka es esmu padevies, pavisam galīgi nepadoties, jo 23 sacīkstes vēl palikušas. Un, zin kā, man vienmēr ir paticis tāds labs underdog stories, un tagad es esmu tas underdogs, kurš nāks pakaļ visiem jums tur lielajiem, kam ir īstenībā baigā laimes spēle, tas fantasijas. Baigā laimes spēle. Baigā laimes spēle, bet pieņemsim, reku pastīsimies, kas ir uzvarētāji. Tātad pieķeramies uzvarētājiem Grantene, visa racing. Grantene, oh wow. Mēģināju izrunāt angļu. Grantene vienkārši apsver. Labi, es vispār bez negatīva. Ļoti labi salikt. Pat ar Alpine -14 McLarens. Skaisti. Tad moveriem ir negatīvs čips izmantots, kas... Moveri jau ir pieredzējuši ļoti. Par to es gribēju teikt, ka laimes spēle, bet ja ir kaut kur jāizmanto tie čipi, tad tas iespējams, ka ir sezonas pirmajā gonkā, kur soli lietas. Visticamāk, jā. Visticamāk. no tā, jā, ka tā kā, nākam sezonu šito varbūt paņemšu. Ja man sanāks, es nezinu. Bet jā, tad Mūvers 2. vieta, un tad vienkārši Salds 3.
Salds nav ieskaitījuši piķi, tā kā visticamāk trešie turbojumps arī, man liekas, nebija ieskaitījuši piķi. Jā. Tā kā tad redzēsim, kurš ir top 3. Beigās es vēl pacelšos. Man ir... Kurā vietā tu biji, Kristēn? Pārmaiņas pēc, es ticis 20. Nē, bet es esmu pārliecinoši līderis no šī podkāsta. Nice. 26. vieta. Pastīsimies, cik ilgi tas tā būs. Kas ir intriga. Kas ir bet man ir apņemšanās šo sezonu. Pastīsimies, cik ilgi tā būs. Ir man apņemšanās. Nu, davai, neapšaudi man. Ļauj man ticēt. Tev ir jātic, lai arī es sev noticētu. Nu, vai nu sink or swim tagad. Mēs vispār varētu uztaisīt iekšējās derības rolu. Par fantasiju uz vēl kaut kādu papildus easy. Davai izdomāt. Cik tu esi gatavs zaudēt? Cik tu esi gatavs šķirties, teiksim tā? Lai man nav pēc tam parādu piedziņā jāzvan. Kā top 3 mūsēji. Tu vēl neesi ieskaidījis dalības mākslu vispār. tā kā tu to izdarīsi, tad izdomāsim. Bet davai, roli izdomāsim. Izdomāsim summu. Skatītāji var ierakstīt komentāros. Cik mums vajadzētu? Mēs... līdz 3 par skaitli mums domājums. Mēs vēl, protams, nepaspējām pateikt, ka šī bija fantastiska sacīksta. Vispār kopumā. Kopumā elpa aizraujoši. Slapjais sapnis pilnībā. Pilnībā, teiksim tā, jā. Bet es gandrīz aizmigu. Es aizmigu tajā brīdī, kad pie Astrī nāca klāt Norisam. Un tā, ka sākās gandrīz cīņa, es pamodos. Un tad sākās tur mērķis. Jo tas bija tāds mierīgais posms. Bet gandrīz they almost had me. Vēl viena lieta, ko mēs jau pieminējām pagājušajā sacīkstē, tad šogad mēs taisīsim savu punktu skaitīšanas sistēmu. Es likšu komentāros to kopvērtējumu tabulu. Es netaisīšu grafiku, nelikšu uz ekrāna. Es uztaisīšu tabulu, kas būs publiski pieejams, iemetīsim. Vienkārši komentāros rakstīsim. Jā, komentāros ierakstīsim. Es ierakstīšu grafiku, lai mēs varam skaitīt līdzi un kas notiek. Es varu ierakstīt šitajā. Bet, respektīvi, tad punktu skaitīšanas sistēma atpaucēja. Paskatīsimies, vienkārši for fun, kā būtu, ja katrs braucējs saņemtu punktus. Un, respektīvi, šī punktu skaitīšanas tabula būtu izstītos tā, ka no 20. vietas līdz 11. braucēji saņem attiecīgi 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 1 līdz 10 punktiem. Ja tu pirmais izstājies, tad tu dabū 1. Nevis tur tie, kas izstājās 0, bet vienkārši tu pirmais izstājies, tu saņem vismazāk, un tad tu ejam uz augšu. Tālāk desmitnieks. Tur palika interesanti, jo bišķiņ kaut kas mainās. Desmitniekā piemēram, Hamiltons dabūja 11 punktus, Piastri 12, Leclerc 14, Hulkens 16, Strauss 18 un Antonelli 20. Tur pēc tam baigais svars un Albons 22. Svars sākās jau piedestālā, jo visi, kas tiek uz piedestāla, visu punktu reizinās ar 2. Lai tā atšķirība bišķi lielāka, lai arī tas piedestāls kaut ko nozīmē, tomēr bišķi vairāk. Top 3 tiek uz top 3, lai tev ir jēga par to top 3 vairāk cīnīties. Un uzvarētājiem arī tur tā pirmais saņem 50 punktus, otrais 36, tur arī liekas tā diezgan liela starpība. Bet tas arī ir doma, ka uzvarētājs tā uzvara arī tomēr ir bišķiņ vērtīgāka. Un īstenībā, liekot konstruktoru kausa punktus, šī tabula izceļ baigi. Zini, kāda priekšrocība tev ir? Baigā priekšrocība rodās komandai, ja abas mašīnas finišē. Jo, piemēram, ja Haas abas mašīnas finišē un neiebrauc neviens punktos, viņi konstruktoru kausā dabūja vairāk punktus nekā Alpines un Racing Bulls. Bet labi, Alpines un Racing Bulls tāpatās nedabūja punktus, bet, pieņemsim, ja tu nošķelies, tu uzreiz atkrīt uz pēdējo. Bet, ja tu finišē 11, 12 vai 13, 14, kas teorētiski ir vienāds svars ar tavu mašīnu, kur nošķējās pretinieks, tomēr tas nav īsti objektīvi, jo tomēr dabūt abas mašīnas finišā ir, tas, kā redzējām, ir jāmāk. Nav tik viegli. Jā, tas nav tik viegli. Un man liekas, ka šī punktu skaitīšanas sistēma būtu daudz objektīvāka, pasakosim līdzi un paskatīsimies, kā tas attīstās. Un tad, ja būs labi, tad savāksim petīciju, sūtīsim uz Formula 1 ar 5 parakstiem, ka rekur mums ir jauna punktu skaitīšanas sistēma no Latvijas. Ņemam, šitai labai. Roli, vai tu gribi atgriezt slaveno Mazepinu balvu? Nē.
Tiešām nē. Blīn, es gribu. Tāpēc, ka viņam ilgāk pat 3 sacīkstām neturēsies, Kristēr. Nē, mēs kādreiz bijām ļoti čakli šajā. Oi. Nu, tu gribi, iedot kādam šoreiz mazliet balvu. Hadžāram. Nē. Bortoleto šitam te suspensionam var iedot mazliet balvu. Kā ir suspensions latviski vispār? Piekara. Jo tur, kur viņš lidoja ārā, var redzēt tajā video, kur Bortoleto uztaisīja to avāriju. Pirms viņš sienā iemauc, viņam jau suspensions salūza no tā, ka viņam mašīna pasaules slīdē. Diezgan izturīgs tas. Bet labi, tev būtu vispār izcelt kādu vienu šajā sensībā, kam iedot mazpinu balvu. Jo es tagad padomāju, patiesībā man īsti nav godīgi sakot. Es varu, ja man būtu jādod MVP, es dotu Maksim, bet tā kā to mēs nedaram. Un es arī katru reizi par viņu arī balsot. Tāpēc mēs to varbūt nedarīsim. Nu, Hadžārs, jā, meistarīgs atškarēja sev gonku. Nu, Piastri arī tikpat meistarīgs atškarēja sev gonku, jo pa lielo, kāpēc Piastri finišēja nevis 2., bet 9. Tāpēc, ka viņš izbrauca no trases, viņš pieļāva pats kļūdu, viņš netika ārā. Kam vēl tur dot? Baigi nekam. Tie visi, kas izstājās, nepārsteidza. Alonso vienīgais, kas pārsteidza, varbūt Sainz. Labi, bet Hadžārs ir daudz trakāk. Mazēpina balvu varēs visu sezonu Liamam Lawsonam dot par to, kā viņš brauc, jo izskatās tiešām traģiski. Ja Maksis cīnās, es tieši domāju, es gribēju rakstīt vienu brīdi čatā, kā jums liekas, vai pa apli vai pa 2 apļiem Maksis apdzīt Lawsonu? Nu, Lawsons bakstījās ar Hāsiem, viņš netika garām Okonam. Tikmēr Verstapens splito McLarenas 2. vai 3. aplī. Nu, baigā atšķirība. Tik liela atšķirība, man liekas, nav bijusi nevienam. Pat ne Ricciardo, pat ne Perezam. Bet, nu labi, pirmā sacīksta, slapi gonka, baigi grūti bija. Ieliksim Lawsonu kaut kādā vieglākā trasē, kas ir nākamā Ķīna. Nu, Ķīnā ir tas 2. sektors, kā tā nav. Viņš nav braucis. Es klausījos podcastu ar viņu to F1. Bet Ķīna, man liekas, nav tāds sarežģītākā. Labi, tur tas 2. sektors ir tāds bišķiņ sarežģītāks. Viņš tā forša trasa, bet viņš nav braucis. Nu, viņš pastīsimies. Es klausījos, vispār interesanti bija tāda viņa tā attieksme par to visu jauno sezonu. Viņš tāds bišķī tā kā Maks. Nu, es zinu tā kā, kad labi, es negribu tā teikt, varbūt, bet kaut kāds Gazlijs vismaz mēģināja izrādīt to, vai imitēt kaut kādu pretestību pret Maksi, un arī Peres mēģināja to darīt. Albons un Lawsons, tā kā, skolnieki, ies skatīties, ko tad tas Maksis dara, kā viņš tik ātri brauc. Bet varbūt tā ir pareizā pieeja, lai sevi pilnībā mentāli neiznīcinātu, jo tur ir baigi grūti. Nolikt, Verstapenu, dieva lomā, tad ko tu dari? Tādā ziņā. Bet, labi, viņš daudziem, es domāju, tādā ziņā. Šobrīd viņš arī to pierāda. Tas Red Bulls izstās traktors šogad baigais. Viņš traktors uz nāžu asmi. Baigais arī risks ir nākotnē. Maksis aizies to tās uz Astonu viss. Tāds tā kā ļoti labi nosinātas, sūdīgas slidas. Kā tas var būt? Zini, tā, ka nenormāli ķērās asfaltā, bet tev potīts lauž. Un mašīna bez riepām brauca diskiem tikai. Nu labi, šodien pietiks. Es domāju, ka tāds kopumā episks sezonas sākums. Māmākais. Ar it kā tādu, jāsaka, it kā cerību par to, ka būs nenormāli interesanti. Jāuzslavē tiesneši gan ātri uz atvedām, jo nebija neviens sarkanais karoks, visi laida tās mašīnas pa trasi. Bija tur kaut kādi bišķīt momenti, kur viņi brauc garām tam fūrēm. Tā. Bet tas nekas, tas bija susināt trasi, lai neapstājās, lai brauc, lai viss notiek, viss forši, super. Nevajadzēja neko stādināt, jo, ja nostādinātu, tad atkal nesāktos un viss. Nu labi. Davai, tiekamies. Foršu sezonu, maksājiet naudu, spēlēt fantasy, neaizmirstat par savām komandām. Jā, paldies visiem. Čau. Atā.